Sveiki no Briseles un sveiks, Rihard. Sveiki. Mūsu aktuālākā jaunā valdība un Nacionāla apvienība tajā. Jā. Kāds tev pašam sajūtas ir teikt nonākam no opozīcijas pozīcijā šeit sēžot? Ir kāds? Nu, jāsāk jau ar to, ka to jau ir daudz arī komentēšana. Es domāju, ka es savos komentāros arī droši vien nebūšu oriģināls. Es domāju, par to procesu valdības veidošanas diezgan daudz komentāru tika izteikti, likumsakarīgi, pati vienotība savu valdību bezmazai arī gāza, un tie paši pirmsākumi, ka veidoja to iepriekšējo valdību, ka tā bija jau, var teikt, iekodēts praktiski jautājums, kad viņi sagabruks un sagāzīsies dēļ ideoloģiskajām vērtību nesalāgošanu un atšķirībām. Un to mēs redzējām daudzos lēmumos un nelēmumos, un kas rezultējās tajā, ka Siliņa demisionē, un ar tas pats demisionēšanas, visa tā sāga tur arī bija interesanti. Bet tas, ko es gribu uzteikt, ka ļoti operatīvi, cik es saprotu, arī atjaunotās Latvijas vēsturē visātrāk izveidotā valdība, praktiski 10 dienas. Un jautājums jau arī nav tikai par ātrumu, bet arī par to darbu, kas jāveic šai valdībai, praktiski ļoti ierobežotā laika periodā. Tie ir nepilni 5 mēneši. Ne tikai līdz Saeimas vēlēšanām, jo pēc Saeimas vēlēšanām jaunā Saeima sanāk mēnesi pēc vēlēšanām. Tā kā nozīmē vēl viens mēnesis klāt. Izvirzītās arī prioritātes. Jā, tās atbildības jomas, kas sadalītas, tās ir proporcionāli partiju skaitam un ministriju skaitam. Un, man liekas, Nacionālajai apvienībai kultūra ir bijis līdz šim. Un es domāju, tas saistīts gan ar informatīvo telpu integrācijas jautājumiem, bet ir laba kombinācija. Ir īpaši vienā jautājumā, kas ir Latvijai būtisks, apkarot nelegālo migrāciju, tāpat arī migrācijas grožus padarīt stiprākus. Un, tur kombinācija iekšlietu ministrija, izglītības ministrija, ņemsim vērā augstskolu politika par trešo valstu studentiem, kultūras ministrija, kas atbild par integrācijas jautājumiem. Tās visas trīs saliekot kopā, jā, mēs varētu diezgan ambiciozi virzīt diezgan striktus regulējumus migrācijas jautājumos. Tā kā es domāju, ka ir balansēts sadalījums, un mums arī pirmo reizi ir, kas ir spēku ministrija. Nav īstenībā pirmā reize ir aizsardzības ministrija, Ināra Mūrniece, bet iekšlietu ministrija ar iekšējo drošību. Tā ir pirmo reizi tāda kompetence, kas ir nonākusi mūsu pārvaldībā. Un, jā, Jānis Dombrava, es domāju, būs uzdevuma augstumos, kas attiecās tieši par migrācijas, jo viņš tikko kā bija pirms kļūstot par iekšlietu ministru arī nodevusi balsojumā Saeima apstiprinājis parlamentārās izmeklēšanas komisiju par nelegālo migrāciju, migrācijas politiku kopumā, kur gala rezultātā, un tas nav tikai vienas partijas, bet visas Saeimā pārstāvēto frakciju kopdarbs, izvērtēšana aptuveni 100 rekomendācijas, kur kas ir tūlītēji jāveic, lai mēs varētu padarīt stingrāku migrācijas politiku kopumā. Un arī tagad jaunais premjerministrs Kulbera kungs ir uzdevusi iekšlietu ministram līdz 1. jūlijam jau skaidru pamatnostādnes, kādā virzienā ejam, kur mēs grozam, kur mēs kādas politikas īstenojam. Tā kā es vairāk neiešu tur kaut kādām citām peripētijām. Skaidrs ir praktiski, ja nemaldos, šodien nesāks gadījumā priekšvēlēšana aģitācijas periods. Labs jautājums. Jā, tā kā es atturēšos tagad komentēt, bet šī nav apmaksātā reklāma. Šis ir informatīva rakstura iknedēļas raidījums. Un, jā, tā kā es novēlu veiksmi Kulberga vadītajai valdībai, ne tikai veiksmi, bet arī datos un faktos balstītā analīze, uz kuras bāzes arī tiek veidota politika, kas uzlabo būtiski 3 fundamentālās lietas, kas ir drošība, aizsardzība, viss spējas uz ārējās robežas, tajā skaitā pretgaisa sistēmām, droni, pretdroni. Tad nākamais ir tās pašas arī patvērtņu tīklu, izveida civilā aizsardzība. Un tad jau arī mēs nevaram atstāt novārtā, kas ir ekonomiskie jautājumi, konkurētspēja. Arī šajās jomās būtisks darbības veicams. Pie jaunās valdības vēl tāds
Uzvirzoši uz nākamo jautājumu, ir, šeit, vai nepietrūks drosmes, teiksim tā, pārveidot, vai ievirzīt to jauno valdību kara laika domāšanai atbilstošiem prioritātēm, interesēm valstī. Jo tagad, manuprāt, risks ir tas, ka tagad mēģināt visu mierīgi uzvesties līdz vēlēšanām, lai viss izstāsta smuki, un tad mums būs gatava nākamā valdība. Turpretī, lai aizietu tajā viegli reorganizējošajā virzienā, ka ir jāpārskata lietas, ko mēs esam sastrādājuši, tas prasītu nedaudz tādu elkoņu politiku. Bet jau notiek. Ja? Jau burtiski pirmajās 5 dienās virzītie jautājumi uz Saimu. Arī Saimā ir izmaiņas sastāvā, droši vien arī būs pa komisijām, bet arī tādās vadošās amata pozīcijās. Un, mēs redzam, kaut vai tas pats, kur apturēja apropriāciju, ko bija sagatavojusi jau aizgājusi valdība. Apropriācija tātad budžeta līdzekļu pārdala esošā budžeta ietvaros. Tur apturēja pārdalu pa 51 miljonu. Tur ļoti interesants lietas bija ielikts iekšā, kā saka, atstāts mantojums no iepriekšējās valdības tāds sveiciens, kur bija mēdī treniņi, beigās summas, tur SIF kaut kāds atkal programmas. Un tam nolikts ir stopkrāns. Viss. Neies vienkārši akli uz priekšu un izvērtēs, kas ir vajadzīgs, kas ir aktuāls tagad, kur parādās kādi brīvie līdzekļi pārvirzītām prioritārajām pozīcijām, ko šī valdība ir uzņēmusies. Un tā valdības deklarācija arī, ne jau lapušu skaits, bet tas uzdevuma apjoms. Un šis nav tāds, es domāju, izlasot valdības deklarāciju, nav tā, ka valdība veidojošās partijas, tagad balstoties uz potenciāli savām vēlēšanu programmām, salikuši visu iekšā, un tagad varēs spēlēt. Tur ir, man jāuzteic, ir premjerministrs, kas labi ir vienojušies par valdības deklarāciju, rīcības politiku, bet jau pirmajās dienās ministru kabinetam, ministriem premjeras ir uzdevusi konkrēti identificēt 3 līdz 4 uzdevumus, darbības, kuri viņi burtiski 100 dienās. Viņam vairāk nav? Ir vairāk. 5 Ir mēneši vairāk nekā 100 dienas. Okay. Bet es domāju, ka ir pareizs uzstādījums, ka neorientēties tagad līdz Saeimas vēlēšanas nav tas vēl mērķis. 100 dienas, ko mēs varam īstenot, pārskatīt, uzlabot. Okay. Tas man ļoti labi virs pie nākamā jautājuma. Tad par Eiropas fondu pārvirzīšanu pats esmu minējis jau vairākas reizes un daudz dažādos veidos un kanālos mēģinājis atgādināt un celt šo tēmu augšā. Kas ir, ka Latvijai būtu jāpārskata, teiksim, mums ir pieejami kohēzijas līdzekļi, kurus, tos, kas mums nav iztērēti, mēs varam pārvirzīt paši atbilstoši savām interesēm. Kāpēc Latvijai tas būtu tagad jādara? Jā, nesaku, ka iztērēti. Viņi noteikti ir iezīmēti, bet par šiem līdzekļiem nav noslēgta līgumi konkrētiem projektiem. Tātad tie vēl ir elastīgi, kur Eiropas Savienība ir devusi dalību valstīm rīcības brīvību, sākot ar šī gada janvāri. Šos, piemēram, kohēzijas līdzekļus, kas ir finanšu ietilpīgi vislielākais apjoms, un tā prakse līdz šim nav bijusi pozitīvas visām dalību valstīm. Jebkurā no šiem finanšu periodiem apgūt pilnā apmērā vai vismaz pat tuvotos pie, 75 vai 80%. Vidējais ir 50% spēja akumulēt šos līdzekļus. Un es domāju, ka arī šis plānošanas periods nebūs izņēmums un tā atpalicība no apguves līdzekļu būs tāda. Un tā nav jau tā, ka šie līdzekļi pēc tam aiziet nākamajā plānošanā. Viņi beidzās, viss nav. Līdz ar to vismaz man tā informācija, ko es dabūju no Eiropas komisijas, tas jau ir sens stāsts, īstenībā valks no pagājušā gada rudens, kur iezīmējas tas, ka Latvijai 26. un 27. gadā kopā ņemot tie nenoslēgtie līgumi projekti varbūt ir iesniegti. Tā summa kopējā veidos 1,3 miljardi. Tas potenciāli atbilstoši tai jaunajai regulē, aizsardzības vienkāršošanas regula, paver iespēju dalību valstīm izvērtēt prioritātes un novirzīt šo kohēzijas līdzekļus aizsardzības
vajadzībām. Vai tā būtu militārā mobilitāte, infrastruktūra, enerģētika, savienojamība un tādā veidā atslogojot arī nacionālo budžetu. Un mums, piemēram, ir ļoti daudz, kur mēs varētu atslogot nacionālo budžetu, kā pieņemsim, militarizējot ārējo robežu, tas viss pretmobilitātes pasākums, jo tie ir šajā gadījumā finansēti no valsts budžeta, tie nav Eiropas Savienības līdzekļi. Līdz ar to, ja šeit pavarās iespēja pārskatīt, un te daudz teiks, jā, bet kurš tagad izsvērs, kas ir svarīgāk? Mēs esam definējuši drošība, aizsardzība, konkurētspēja, tās ir prioritātes tagad Latvijai numur 1. Un, lai apvainojās vai neapvainojās, dažs labs projekts, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, var pagaidīt varbūt tiešām tādus miera laikus, un to mēs varam īstenot. Un es arī neuzstāju to, ka kādu no projektiem vai to jomu vajag pilnībā atņemt līdzekļus. Bet man varbūt kāds arī sitīs, kas skatās pēc doktorantūras pētniecībai, finansējums ir iezīmēts 38 miljoni. Miera laikā pētam, es saku, vajag visu inovatīvu radīsim. Vai šajos apstākļos tomēr nevajadzētu pārskatīt? Vai to pašu, kur man sita par veloceliņiem gar valsts autoceļiem? 19 miljoni finansējums. Tikpat liels finansējums ir patvērtņu izveidē pa visu Latviju. Nevis kaut kur Rīgā vai kādā vienā pilsētā, pa visu Latviju. 19 miljonu. Tur eksperti arī pateiks. Piemēram, tā paša sistēmas izveide Polijā vai Lietuvā, tur ir summas 4-5 reizes lielākas, lai vispār to tādā apjomā izveidot. Un atkal, es nesaku, ka tie veloceliņi nav nepieciešami. Es vienkārši dodu uzskatāmi, vai mums būtu tagad nepieciešams tomēr svaru kausos ielikt. Kas tagad ir prioritāte? Un tas ir mans aicinājums, jo to iespēju Eiropas Savienība ir devusi dalību valstīm. Un neizmantot, man tā liekas, būtu savā ziņā tāda nolaidība vai kaitniecība es neteikšu, jo kaitniecības nav tie visi projekti, bet nolaidība tādā ziņā, ka ja mēs postulējam, ka drošība un aizsardzība ir numur 1 prioritāte, mums ir iespēja atslogot nacionālo budžetu. Ar to budžeta atslogošanu mēs saprotam tā, ka mēs tātad tajā daļā iepludinam fondu līdzekļus. Šos atslogotos mēs varam novirzīt tur, kur Eiropas fonds nevar izmantot. Piemēram, veselības aprūpe, izglītības jomas jautājumiem, atalgojumu tā tālāk. Jo tos jau nefinansē no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem. Tas ir tas īsais stāsts, bet galvenā vēsts ir, ka laiks vēl ir to izdarīt. Un ir īpaši... Bet vairs nav daudz. Nē, vairs nav daudz. Praktiski tās izmaiņas, korekcijas, pēc tā grafika, skaidrs līdz gada beigām var izdarīt, bet skaidrs, ka mums līdz gada beigām, potenciāli jau būs cita valdība. Vai ne? Bet šai valdībai, es saredzu, ka līdz septembrim ir tā iespēja. Un tas ļoti sajiet kopā ar jaunā budžeta veidošanu. Ciklu tajā skaitā pārskatam, kas ir atbilstoši prioritātēm. Jo tos līdzekļus, kohēzijas, viņi jau nav tā, kad mēs pārvirzam uz citām programmām, ka viņi jau ir 26. 27. gadā jāapgūst. 26. 27. apstiprinam tos projektus, un tie līdzekļi ir pieejami līdz 29. gadam. Tas tāda ilgtermiņa plānošana tieši skatoties, kā efektīvāk mēs varam pirmkārt ietaupīt nacionālas budžeta līdzekļus un novirzīt citām prioritātēm, kur fonda līdzekļus nevar, un kur attiecīgi novirzīt kohēzijas līdzekļus. Ļoti labi. Īsumā tāds, bet es nezinu, varbūt tu ieliksi tev šī video, mēs varam uzlikt arī saiti, kur es esmu plašāk, detalizētāk par šo stāstījis, un katram ir iespēja pārlasīt, iepazīties to sarakstu, projektu, nesīties tiem, kur līgumu noslēgt, respektējam. Mēs esam tiesiska valsts, ir noslēgts līgums, pildam, bet tie, kas ir iezīmējuši iesniegtie projekti, tās sadaļas, un tur ir 4000 projekti, papētam, vai viens, otrs projekts, pagaidām mēs viņu varbūt varam atlikt kaut uz nākamo plānošanas periodu. Jā, labi. Tagad, iespējams, mūsu atbildīgais darbs par to, ko tu dari parlamentā. Tev ir 3 lieli faili. Likumprojekti. Tā sauksim tā. Faili jau kā liekas mapīte. 3 lieli likumprojekti. Eiropas konkurētspējas fonds, Globālā Eiropa un tagad ir arī Eiropas biznesa maki.
Tu vari cilvēku valodā, Centīšos. 5 vārdos, vai vairāk, pateikt, kas ir globālā Eiropa, piemēram? Jā. Kas tas ir? Es sākšu apgrieztā secībā, kā tu pieteici šos 3 dažāda kalibra likumprojektus. Es sākšu ar Eiropas digitālo māku, nevis digitālo biznesa māku. Šeit uzreiz pirmais mans komentārs ir lūdzu nejauciet, tas nav digitālais eiro. Tas ir pilnīgi kaut kas cits, cita iniciatīva, cits projekts. Šis ir praktiski, vienkārši pasakot, 27 dažādas sistēmas, tātad 27 dalībvalstis, katrā ir savs, pieņemsim, dokumentu atzīšana digitālajā vidē, padarīt pa vienotu sistēmu, kur uzņēmējiem viņu atļaujas, licences, digitāli paraksti savstarpēji atzīti. Un tas samazina birokrātiju, maksimāli birokrātijas mazināšana nozīmē ietaupījumi uzņēmumiem, izmantot dažādas ārpakalpojumus vai vēl kaut ko, lai tikai izpildītu kaut kādas prasības. Un tās aplēses arī ir, ka ieviešot šo rīku uzņēmumi, un tie ir pārsvarā vidēji un mazie, kas Eiropā ir 99%. Gada griezumā varētu ietaupīt līdz pat 160 miljardiem eiro. 160 miljardi eiro mēs atkal varam domāt, tie paši uzņēmumi var celt algas, atalgojumu, inovācijās investēt, uzņēmuma attīstībā investēt, nevis vienkārši tādēļ, ka ir birokrātiskie šķēršļi, papīra kaudzēs, papīra un tā tālāk. Tā kā šis iet diezgan strauji uz priekšu, un strādājot citām politiskajām grupām, mēs redzam, ka daudz maz esam visi uz vienas lapas. Jautājums ir tur pa termiņiem. Kad viņš ir piemērojams, kādā apjomā piemērojams. Daudziem ir bažas par mazām pašvaldībām, kurām varbūt nav rocība. Tur atkal atbilde tāda, ka šis regulējums, kas stājas spēkā, ir pārējais periods, ka mums arī nākamajā finanšu plānošanas periodā būs paredzēti Eiropas fondu līdzekļi tieši digitālajām inovācijām un aktivitātēm. Un ieviešanām tajā skaitā. Un līdz ar to pašvaldība īsti nevarēs teikt, ka jūs mums tagad uzliekat automātiski šo te obligāto funkciju, ka mums ir jāatzīst tur viens vai otrs dokuments. Tas nozīmē IT sistēmas izmaiņas, dodiet mums naudu. Ir. Rakstam, ja tā pašvaldība, šis mazāk skar varbūt Baltijas valsts, konkrēti Latviju un Igauniju, jo mēs esam pirmās Eiropas Savienības dalība valstis, kur mēs jau savstarpēji digitāli parakstītos dokumentus atzīstam, un šī sistēma strādā. Jā, bet tas vairāk ir uz citiem. Tad, ja mēs no Latvijas gribam sakārt jebkādu biznesu nodarboties jebkurā citā Eiropas valstī ārpus Baltijas valstīm. Tur viss ir savu saskaņošanu, darbojas tur saskaņošanu. Tā tēze jau bija, ko es arī paudu, ka pašreizējais regulējums, vai tā pat ne regulējums, bet tā sistēma Eiropas Savienībā ir tāda, ka uzņēmumi pat ir izdevīgāk darboties ārpus Eiropas Savienības, nekā Eiropas Savienības iekšējā vienotajā tirgu. Es domāju, ka šis ir ļoti jāsaliek. Šis ir noteikti jāsaliek kopā arī ar vienotā tirgus procesu izveidi. Jo vienotais tirgus, viņš vēl nav vienots pilnībā. Kur ir tie fragmentēšana un šķēršļi. Un ar šo biznesa maku es ļoti ceru, ka tas būs efektīvs instruments un pozitīvs pienesums uzņēmējiem, jo īpaši. Jā, tad pat pārējā, 5 vārdos, vai ne? Es sapratu. Jā, tie 2 lielie, ko piesauci, globālā Eiropa un konkurētspējas fonds, tie ir jaunie nākamā finanšu plānošanas perioda ietvaru fonda programmas. Jā, tātad sākšies ar konkurētspējas fondu. Konkurētspējas fonds, es uzreiz minēšu skaitli, lai saprotu, kādu finanšu apjomu mēs runājam, tie ir 200 miljardi. Un tas galvenokārt vērsts ir tieši uz Eiropas konkurētspējas, pašpietiekamības nodrošināšanu, atkarību mazināšanu no trešajām valstīm, tirgiem, piegādātājiem un ko tik vēl nē. Protams, es teikšu kopumā, ka finansējums nav pietiekams, jo šī fonda pamat virziens ir balstīts uz Draghi ziņojumu par Eiropas Savienības konkurētspēju, un pēc viņa šī ziņojuma aplēsēm, lai Eiropa sasniegtu tiešām tādu globālo konkurētspēju,
būt efektīva, tai vajag gadā 800 miljardus. Mēs šeit runājam par 200 miljardiem 7 gados. Līdz ar to skaidrs nav pietiekami. Bet kas ir būtiski, ka šeit ir zem viena pīlāra vai zem viena fonda apvienots 14 līdzinējās darbības programmas. Nu jā, Tātad mēģinām konsolidēt, lai ir mērķtiecīgāk, un tagad viņi veido no 4 pīlāriem, tiem nogriežiem. Viens ir, kas saistīts ar veselību, medicīnu, un šeit es nedomāju, ka medikamentu apmaksa ir ar inovācijām, radīt to konkurētspēju, lai Eiropa būs tiem, kā bija savs tiem inovatīviem produktiem medicīnas, vai ne? Tajā skaitā. Tad ir otrais ir par lauksaimniecību. Atkal nepārprotami, šis nav lauksaimniecības tieši maksājumi. Bioekonomika. Tas ir tieši kā izmantot mūsdienu tehnoloģijas, inovācijas lauksaimniecībā kā tādā, un tad attiecīgi finansējums. Tad trešā sadaļa ir ļoti būtiskā digitālā un kibervide. Tur ir vispār savienojumi, mākslīgais intelekts, kvantum datorika un tā tālāk. Nu, un tad lielākais, un viņš no tiem 200 miljardiem veido vislielāko sadaļu, aptuveni 125 miljardi būs aizsardzībai, drošībai un noturībai. Un tur ir viss ar potenciāli kopīgiem iepirkumiem, ar militāro mobilitāti tajā skaitā. Tā kā, tas ir tas, uz ko virzās tas konkurētspējas fonds. Cik tālu viņš ir? Viņš pašlaik ir, tātad komisija ir iesniegusi likumprojektu padomei, parlamentam. Es nezinu, ko padome dara, kaut ko dara, gan jau Latvija arī definē savas nacionālās pozīcijas un prioritātes un intereses. Bet Eiropas parlaments tagad politiskās grupas, tie ziņotājs un ēnu ziņotāji ir sasniegt priekšlikumi. Teikšu tā, ka ļoti daudz priekšlikumu, 3500 priekšlikumu. Vismaz sākotnēji izriet, ka Eiropas parlaments redz diezgan savādāk to redzējumu kā Eiropas komisija. Vairāk lomu parlamentam, vairāk lomu dalībvalstīm, jo komisijas piedāvātais ir tāds, ka vara koncentrējas komisijai, bet atbildība dalību valstīm. Tur īsti to balansu mēs noteikti gribēsim koriģēt. Kad tas varētu nonākt jau līdz plenāru sēdēju, līdz balsojumam Eiropas parlamentā, vismaz parlamenta pozīcija par šo, es pieļauju šī gada nogala, rudens, kad varētu būt plenāru sēdēju parlamenta pozīcija. Bet tas nozīmē, ka mums ir parlamenta pozīcija, padomē savu pozīciju, tad ir tie saucamie trilogi, kur tad mums būs jāpanāk kompromiss gala redakcijai, kāds tas fonds galu galā izskatīsies. Bet optimismam ir vieta un pamats. Strādāsim, ir virknē lietas, kas tiek mēģināts no manas puses un citiem kolēģiem no mūsu reģiona iestrādāt, īpaši atbalsts austrum flangam. Arvien vairāk un vairāk, ne tikai no tā, ka ir militārais apdraudējums, bet skaidrs, ka šis apdraudējums arī ietekmē ekonomisko ciklu, tautsaimniecību, investīcijas tajā skaitā un ne jau pozitīvā nozīmē. Un līdz ar to skatīsies, kādā veidā īpaši varbūt uzmanību vērst uz mūsu reģionu kā tādu. Noslēdzošais globālā Eiropa. Tas ir vēl viens no nākamā plānošanas perioda jauns fonds, kurš arī, ja nemaldos, 11 esošās programmas apvieno vienā. Skaidrs jau nosaukumā vien jau izriet, ka tas būs kaut kas, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Tātad globālā Eiropa, tie ir visi finanšu aktivitātes instrumenti, attīstības palīdzības, humanitārā palīdzība. Bet kas jāmin arī, šajā ziņā man, protams, tā ir lielāka skepse, ja mēs sakam, ka konkurētspēja Eiropai ir top trīniekā tā prioritāte un aiz drošības un aizsardzības. Tad mēs redzam, drošība aizsardzība ir viens no pīlāriem vienam citam fondam, Eiropas konkurētspējas fondam, vai ne? Un tad globāla Eiropa ir pat pa sevi, bet ar absolūti līdzvērtīgu finansējumu apjomu, kas, man liekas, īsti korekti nav. Bet atkal jautājums, kāds būs gala rezultāts, jo mēs strādājam to, ka, lai
attīstības instrumenti, ko Eiropas Savienība sniedz trešajām valstīm, nav labdarība. Ka vienkārši palīdzēt vajag viņiem, lai attīstās, lai viņi paši veic uzņēmumi, lai valsts ir labdarība. Praktiski tā caurspīdīgums nebija par to, kur tieši aiziet Eiropas nodokļu maksātāja nauda, kāda ir atdeve, kāda ir pievienotā vērtība, ir bijis tādā pašplūsmā. Kāpēc? Tāpēc, ka parlamentam nav bijusi teikšana par prioritātēm un arī padomē. Komisija praktiski ir skatījusies, tam praktiski kā politiski instrumenti. Tad šeit Eiropas parlaments skatās uz daudz tādu saistību uzlikšanu, kuru finansējums iet. Tur, kur tiek attīstības instrumentiem sniegts Eiropas Savienības finansējums, jāiet līdz arī Eiropas uzņēmumiem. Vai tas ir pakalpojumu nodrošināšana? Mēs šeit neesam mācījušies no Ķīnas beidzot kaut ko labu. Jā, to jau varētu saukt. Jo kā atbilde vismaz. To varētu saukt. To arī daži komisijas pārstāvi ir pauduši, ka globālā Eiropa ir atbilde viens ceļš, viena josla Ķīnas iniciatīvai. Viņi nekautrējās. Viņi nekautrējās, bet mūsu atšķirība ir tāda, ka mēs neejam ar tādiem, tas angliskais vārds strings attached, ka tur bez mazai dreku ņemiet lētu aizdevumu, un tad, kad jūs kaut ko nedariet, mēs vienkārši pārņemam jūsu infrastruktūru, īpašumus un ko tik vēl ne. Un šeit arī, te ir tā vēl viena lieta, ko mēs absolūti mēģināsim izskaust nākamajā plānošanas periodā. Tās situācijas, ka Eiropas nodokļu maksātāja nauda caur projektiem nonāk tieši to uzņēmumu rokās, kas ir Ķīnas kontrolē. Un tie ir konkrēti piemēri, tas nav izdomājums. Āfrikā vien, es tu sitēnu valsti piemirsu nosaukumu, ka 300 miljoni eiro autobusu iepirkumiem, pasažieru autobusu. Un šajā tenderī pašlaik uzvarējis Ķīnas uzņēmums. Lai gan tenderī piedalījās arī Eiropas uzņēmums Scania. Skaidrs, ka Ķīna ar savām dempinga politikām, subsidētajām, pārsubsidētajām politikām izpogā pogas jebkuram citam konkurentam. Viņi kaut vai aizies mīnusos par pašizmaksu, bet viņi uzvarēs. Pēc tam jautājums ir ne tikai tas, ka tu iegādājies tos autobusus, apsaimniekošana, apkalpošana un vispārējais. Tas sanāk, ka Eiropas nodokļu maksātāji mēs vienkārši Ķīnas komunistiskajai partijai un tai saistītajos uzņēmumos dodam naudiņu. Viņi dzīvo zaļi. Jā. Ļoti labi. Noslēgumā tāds noslēguma jautājums par to, vai kā tev šķiet, kas ir tie galvenie kaut kādi 2-3 lēmumi, ko tu sagaidītu no jaunās valdības Latvijā? Ko šeit Briselē tu varētu novērtēt vai redzēt kā tādus jēdzīgus, kad tu teiksi, ka ir ļoti, ļoti veiksmīgi viss mums izdevies Latvijā. Ir bijis pagrieziens, teiksim, uz labo pusi. Viens ir tiešām migrācijas jomā, striktu regulējumu. Nākamais ir aizsardzības industrija. Nostiprināt visos iespējamos veidos un caur aizsardzības industriju arī stiprināt mūsu aizsardzības spējas. Mums ir pietiekami inovatīvi, radoši aizsardzības industrijas spēlētāji. Tāpat sazobe aizsardzības industrijai ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, jo tā pasaules praksa jau ir tāda, ka jebkura valsts, kas ir attīstījusi savu aizsardzības industriju, tās industrijas saražotās produkcijas galvenais iepirkējs ir valsts. Tieši tā. Jā, jo tas arī sūta signālu potenciāliem citiem pircējiem, ka pagaidiet, jūs no savējiem nepērk, kāpēc lai mēs pirktu un tā. Tas būtu tāds pamats. Otra lieta ir, skaidrs, birokrātijas mazināšana. Tas ir process, kas, es domāju, vēl mūs pavadīs ne tikai mēnešus, bet gadus, un tur ir jārok un jārok. Otra lieta ir, ka es gribētu redzēt ciešāku sadarbību Baltijas valstu starpā, ne tikai, kas saistās kaut kādiem infrastruktūras projektiem, bet tieši aizsardzības jomā, caur arī Ukrainas prizmu tajā skaitā. Laiks jau nav daudz, kā es minēju, un
ja spēja nofokusēties tiešām tur 3-4 prioritātes. Katram ministram ir savs, bet vismaz kabinetam un premjeram ir, tad es domāju, mēs varam gaidīt arī labus rezultātus, iespējams, kuri tikai tādus taustāmus parādīs varbūt pēc laika, bet vismaz viņi būs ar juridiski saistošu raksturu nodefinēti vai nu likumos, kas nebūs vienkārši tā brīža vienkārši politiskā temperatūras, temperatūras mērījums. Jā. Okay. Paldies tev! Paldies! Tikamies drīz!